nu, tā, jā, kā tu to, nu, vai tu mēģini mainīt viedokli ēterā, lai tas tomēr neaiziet tā ārprāt negatīvisms vienam pret otru. Nu, tā tīri kritiski vai taču ir visu tur nolaupījuši un nozaguši un vēl nezinu ko. Nu, tādā veidā, ka viss aiziet tādā vispārākajā pakāpē. Un tā dažreiz ir klausīties tur bez tā. Līdz zināmai robežai es to ļauju, jo kaut kāds šov elements ir vajadzīgs. Bet jā, es meklēju, kur ir tāds brīdis. Nu, ir jau labi, ja var kāds klausīties, jūs pilnīgi vienu sēžat studijā, vai tur kāds pie pults, vai kaut kur vai stikla nav neviens. Kaut kur vai. Nav slikta viens. Manā gadījumā arī tajā laikā nevienmēr sanāk, ja producentē tur ir problēmas, tur veselīgi viņa vēzis. Bet tad viņi cenšas, tad, kad viņi ir, viņi var, es viņai esmu teicis, lai viņi bļauj jāuzsēs, ja kaut kādā brīdī, ja viņa augstnīca jau man ir. Ja kaut kādā brīdī viņai šķiet, ka vajag, nu, ka no viņas puses izskatās, ka ir jābeidz. Jā. Jo es jau varu nesajust varbūt to robežu, nav slikti kāds piepalīdz. Bet es meklēju to robežu, jā, es tajā mirklī vai nu pārtraucu, vai es arī viņam uzdodu pretējiem kaut kādu jautājumu. Es vēl to sarunas reizes, jā. Jūs sakat, ka viss ir zagri, tad ko jūs šajā konkrētajā lietā, tad tā, lai viņai pavirzītu uz kaut kādu racionālāku sarunas sadaļu. Jā, es domāju, ka tur tāds līdzsvars ir jāmeklē. Vai jūs kādreiz ir bijis, kāds intervijas laikā, ja jūs tomēr zaudējat, varbūt negluži zaudējat to savaldību, bet tās emocijas uzkāp, kā jūs teicāt, ka jūs mēģināt saglabāt to teiktautājumu, ja? Un kā jūs tad atgriežaties tajā tā līdzsvarā? Es varu, ja es zaudēju apzināti. Jā, tādā ziņā, ka es nezaudēju kontroli pats pār sevi, es tāds arī man nav īsti. Bet es kaut kādā brīdī jau man liekas, šis ir tik muļķīgi. Tad es tā arī pasaku. Jā, es saku, es varu pateikt savu viedokli kādreiz. Es tad vienkārši pasaku savu viedokli. Un tajā brīdī, ja pat cilvēks mēģina kaut kā argumentēt vai skaidrot. Bet, es atgriežos ļoti ātri atpakaļ, tāpēc, ka, jā, es teicu, es pats jau kontroli kā tādu, es nepazaudēju. Man vispār kolēģis saka, es tur laikam tiek dāvēt.